Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka šonedēļ varētu atsākties ASV un Irānas miera sarunas. Intervijā telekanālam Fox News viņš pauda, ka viņa prāt Irānas karš tuvojas noslēgumam, arī Izraēlas un Libānas pārstāvji esot vienojušies rīkot tiešas sarunas starp abām valstīm. Vašingtona mēģina panākt beigas arī bruņotajam konfliktam starp Izraēlu un Irānas atbalstīto Libānas šīītu kaujinieku grupējumu Hizbollah, lai tas neizjauktu 2 nedēļu pamieru ASV karā ar Irānu. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs uz laiku atcēla degvielas akcīzes nodokli. Tas bija Kārnija pirmais lēmums pēc tam, kad viņš pirmdien nodrošināja savai valdībai vairākumu parlamentā. Kārnijs pauda, ka degvielas cenu strauja kāpumu dēļ viņš atceļ degvielas akcīzes nodokli uz laika periodu no 20. aprīļa līdz darba dienai 7. septembrī. Eiropas Savienības dalību valstīs, arī Latvijā, šodien norisinās 24 stundu ātruma kontroles maratons. Tā laikā policija pastiprināti kontrolē ātruma ievērošanu. Kā jau iepriekš ziņots, no pirmdienas līdz 19. aprīlim visās Eiropas Savienības dalību valstīs notiek Eiropas ceļu policijas tīkla Road Patrol akcija, kuras laikā 15. aprīlī visās akcijas dalību valstīs policija pastiprināti kontrolē ātruma ievērošanu. 3 nedēļu laikā no Baltkrievijas Lietuvā atgriezušās 826 kravas automašīnas. Minskas režīms vairākus mēnešus tām neļāva izbraukt no valsts. Nacionālās autotransporta uzņēmuma asociācijas Līnava prezidents Erlands Mikēns paziņoja, ka daļa automobīļu ar Lietuvas reģistrācijas numurzīmēm valstī atgriezušās caur Latviju, bet citas devušās uz Poliju, jo tās pārvalda Polijas uzņēmumi. Precīzu automašīnu skaitu gan viņš nenosauca. Latvijā 77% iedzīvotāju pašreizējo birokrātijas apjomu valsts pārvaldē vērtē kā augstu. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera par to paziņoja, atsaucoties uz veikto aptauju. 34% respondentu uzskata, ka birokrātija un visa veida administratīvā sloga apjoms Latvijā pēdējā gada laikā ir pieaudzis, 39% uzskata, ka tas nav mainījies, un tikai 9% norāda, ka apjoms ir samazinājies. Kopumā 85% aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka visa veida administratīvā sloga un birokrātijas mazināšana pat laban Latvijā ir ļoti svarīga vai drīzāk svarīga problēma. Daugavpilī šonedēļ apcietināts vīrietis par mātes nogalināšanu un aprakšanu mežā. 11. aprīlī Daugavpils pašvaldības policija pārbaudīja informāciju par bezvēsts pazudušu 1973. gadā dzimušu sievieti. Sievietes dēla uzvedība radīja aizdomas, par ko tika informēta valsts policija, kas arī pārņēma turpmāko procesuālo darbību veikšanu. Veicot notikuma vietas apskati, likumsargi konstatēja asinspēdas mājoklī uz Cirvja un uz Ķerras. Tāpat mājokļa teritorijā tika konstatēta ugunskura vieta, kurā dedzinātas sievietes drēbes. 1996. gadā dzimušais vīrietis vairāk kārt mainīja liecības par savas mātes atrašanās vietu, un uz aizdoma pamata likumsargi viņu aizturēja. Vīrietis atzinās, ka 7. aprīlī vairākas reizes iesita savai mātei ar cirvi, pēc kā sievietes ķermeni apraka netālu esošajā meža masīvā. Piesaistot kinologus, meža masīvā tika atrasts teltī ietīts apraktās sievietes līķis ar cirstām un sistām brūcēm. Likumsargi turpina izmeklēšanu un noskaidro nozieguma motīvu. Daugavpilī sākta viedā apgaismojuma uzstādīšana izglītības iestāžu teritorijā. Projekta mērķis ir ieviest viedās pilsētvides risinājumus, lai samazinātu siltumnīca efekta gāzu emisijas un modernizētu apgaismojumu pie pilsētas izglītības iestādēm. Tuvākajā laikā Sijā Visulo Solutions sāks uzstādīt jaunos gaismekļus saskaņā ar noslēgto līgumu. Līdz 2027. gada janvārim plānots uzstādīt 443 energoefektīvus gaismekļus ar viedo vadību. Daugavpils pašvaldības budžetā šogad paredzēti 55 000 eiro stihisko izgāstuvju novēršanai. Iestājoties pavasarim, stihisko izgāstuvju likvidēšanu pilsētas teritorijā uzsākusi Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde. Šogad jau attīrītas 4 tādas vietas. Pārsvarā tajās konstatēti sadzīves un būvniecības atkritumi.
Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildes, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio